Sveiciens! Kā jums patīk šis šķūnītis? Iegādājos pirms pusotra gada, ar piegādi no Jelgavas tas izmaksāja 1000 eiro. Šķūnīša izmēri ir 3 metri platumā, 1,80 m un augstums 2,20 m. Šķūnītis bija ok, mans prasības tajā brīdī apmierināja. Taču tagad es domāju, cik liels un labs šķūnītis man par 1000 eiro sanāk no sendviču paneļiem. Tātad tieši tās pats šķūnītis izmaksā 435 eiro. Protams, jāpierēķina skrūves un citi nepieciešamie materiāli darba procesā. Kāpēc šķūnīti man vajadzēja uzreiz būvēt no sendviču paneļiem? Pirmkārt, šķūnītis no sendviču paneļiem ir daudz izturīgāks un stabilāks. Tam ir siltuma un augstuma necaurlaidība. Šķūnītī no sendviču paneļiem vasarā būs vēsi un ziemā silti. Droši varēs ielikt vēsu aliņu, un tas ilgāk būs vēss nekā šādā šķūnītī. Šobrīd es tajā neuzglabāju lietas, kuras var sabojāties zemes temperatūras ietekmē. 50 mm biezais pīra panelis ir 3 vienā. Jūs iegūstat stabilu konstrukciju, labu siltumizolāciju un pieklājīgu izskatu gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Kā arī nav vajadzīga nesošā konstrukcija, tas nesapūs un vējš arī neaizpūtīs. Piemēram, būvējot tādu šķūnīti kā nu jau mans vecais, lētākais apdares dēlis, tā saucamā vagonka, izmaksā aptuveni 10 eiro kvadrātā. Tātad, ja kopā ir vajadzīgi 42 kvadrātmetri apdares dēlis, kas izmaksā 10 eiro kvadrātmetrā, tas ir 420 eiro. Protams, nepieciešama arī nesošā konstrukcija, karkas, kā arī siltinājums. Siltinājums nebūtu neizmaksā maz. Protams, darba apjoma izmaksas arī ir jāpierēķina. No sendviču paneļiem var arī uzbūvēt ofisa telpas, nojumes, garāžas, lielajos angāros atdalīt ģērbtuves vai virtuves zonu, vai vienkārši uzbūvēt vai nosiltināt, piemēram, garāžu. Kā tev šķiet, vai sendviču panelis būs labāka izvēle?